Nu, lūk, tātad, kāpēc slep apdraud žurnālistikas kvalitāti? Stāsts, varētu teikt, protams, nesākās pagājušā gadsimta beigās, bet grāmatā, kuras autori ir tātad amerikāņu profesori George Sprinks un Penelope Kanana, viņu grāmata Slaps Getting Sued for Speaking Out ir pirmā, kur tiek analizēts šis fenomens, kad tātad ietekmīgas amatpersonas vai ietekmīgas biznesa organizācijas vēršas pret medijiem un ierosina tiesas prāvas gan pret medijiem, gan sabiedriskiem aktīvistiem, gan nevalstiskām organizācijām, kas paudušas kritiskus nostāju kādā ļoti svarīgā, pretrunīgā, dažādi uztvertā sabiedriski-politiskā jautājumā. Stratēģiskā tiesvedība pret publisku līdzdalību ir saistīta ar tās galveno mērķi, jo, protams, nekādā veidā saruna par slepu, ja drīkst ik pa laikam lietot šo abreviatūru, neatceļ taisnīgumu, tiesības aizstāvēt savas intereses, bet galvenais ir mērķis izmantot tiesību sargājošās iestādes, lai samazinātu žurnālistu, mediju, jau minēto dažādu sabiedrisko aktīvistu, ekspertu un dažādu jomu speciālistu iespējas darīt savu darbu, raisīt diskusiju, dalīties ar pētījumu rezultātiem, saviem secinājumiem, priekšlikumiem par ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Man vakar un šodien arī mūsu kolēģi jautāja, vai tas ir svarīgi Latvijā. Es teiktu jā, jo mēs zinām diezgan nozīmīgas tiesas prāvas, gan saistītas ar TVNet, vēsturiski un nesen ar žurnālu Ir pieredzi, ko mēs dzirdēsim vēlāk, ar pulmonologa profesora Krama neseno pieredzi, izsakoties par tātad jaunā tipa elektronisko cigarešu kaitīgumu. Bet Worlds of Journalism aptauja, kurā mēs aptaujājām kopā ar kolēģiem no Rīgas Stradiņa universitātes, kurā mēs aptaujājām 486 Latvijas žurnālistus no visu segmentu medijiem, kas strādā tātad visos reģionos un dažādos medijos. Katrs 5. atbildēja, ka viņš ir sastapies savas karjeras laikā ar pret viņu vērstām dažādām tiesiskām darbībām. Reģionu medijos tas ir nedaudz retāk, bet nacionālajos medijos sevišķi sabiedriski-politiskām pētnieciskiem žurnālistiem tas ir pat biežāk. Būtiski atgādināt, ka mēs šodien nerunājam vienpusīgi tikai par vēršanos pret medijiem, jo, protams, mediju atbildīgums, profesionāla žurnālistika ir vienlīdz svarīga. Jautājums, kādā veidā tā var attīstīties. Un tāpēc ir svarīgi saprast, ka slepu problēma ir saistīta ar dilemmām, ar tām, kādas ir iespējas aizstāvēt savas intereses, savas tiesības arī mediju iespējams bezatbildīgas rīcības gadījumā. Un, protams, ļoti būtisks ir vārda brīvības jautājums, un pretī tam ir gan mediju brīvība, gan citu iesaistīto pušu tiesības. Ar ko slep ir slavens? Vai ar ko tas asociējas ar tādu fenomenu, ka demokrātiskas institūcijas, demokrātiski instrumenti tiek izmantoti, lai iedragātu demokrātijas kvalitāti, jo žurnālistu ierobežošana, iebaidīšana nozīmē, ka žurnālistikas kvalitāte un sekundāri iespējams arī demokrātijas kvalitāte var pazemināties. Kādā veidā mēs varam atpazīt galvenās slepu pazīmes? Tātad žurnālisti un mediju organizācijas tiek iesaistītas ilgstošās tiesvedībās, kurām nav rezultāta, vai respektīvi prasītājs
negūst uzvaru, ja tā var teikt, šajās tiesas prāvās. Un kā var atpazīt, ir dažādi gadījumi, piemēram, nesen viens žurnālists uzvarēja tiesas prāvā, viņš prasīja 150 eiro, bet tātad sleplietas ir pazīstams ar ļoti augstām soda naudām jau no paša sākuma, ar augstu kompensāciju līmeni. Un tātad tas ir tā saucamais atturošais efekts, iebaidīt, panākt, ka tēmas netiek skartas, un žurnālisti arī gan pieminētajā Worlds of Journalism studija pētījumā, gan citos gadījumos runā par pašcenzūru, par to, ka viņi atsakās, ja ir iesaistīti tiesas procesos, atsakās turpināt interesēties par šīm tēmām, klusē par tiesas procesu, jo tātad, kamēr tas notiek, tu nevari zināt, kādā veidā tas var ietekmēt procesu norisi, ja tu turpini par to stāstīt. Un kāds vēl viens ļoti nozīmīgs efekts, kas ietekmē žurnālistikas kvalitāti, ka šie žurnālisti, pret kuriem bieži vēršas vai kuru darba dēļ ir neapmierinātas puses, kas vēlas iesaistīt tiesvedībā žurnālistu darba vietu vai pašu žurnālistu, kļūst neizdevīgi savai mediju organizācijai. Protams, lielākā daļa mediju organizācijas aizstāv savus žurnālistus, bet arī nogurst no resursu patēriņa un no tā, ka ar to ir sarežģīti tikt galā, un žurnālists paliek viens ar šīm tēmām un arī nereti ar tiesas procesiem, jo arī statistika rāda, ka liela daļa sleplietu ir vērstas tieši pret žurnālistiem. Nevienmēr tas ir mediju uzņēmums, bet varbūt arī abas versijas. Nu, lūk, tātad kādas var būt sekas? Apklusināti, ierobežoti žurnālisti nevar stāstīt par sarežģītiem jautājumiem, ir arvien grūtāk paralēli tiesājoties, gatavojot dokumentus, paralēli tātad darīt kvalitatīvu savu darbu, un viens no nozīmīgākajiem šīm pazīmēm ir tāds varas attiecību disproporcija, disbalans. Tie, kas mēģina iesūdzēt, ir daudz ietekmīgāki, resursiem bagātāki nekā mediju organizācijas Latvijā, kur ir nelielas, pārsvarā nelielas, sevišķi reģionos organizācijas. Tas ir īpaši redzams. Nesen biju Islandē, kur pētnieciskie žurnālisti teica, ka tur ir milzīgi starptautiski uzņēmumi, kur ir gatavi, zinot, ka viņi neuzvarēs gadiem ilgi, kā citējot šos pētnieciskos žurnālistus no sabiedriskā medija, mest zemē lielas naudas summas tikai, lai nogurdinātu un piespiestu žurnālistus neķerties pie sarežģītām ar lielām biznesa interesēm saistītām tēmām. Rezultātā mēs redzam noplicināt diezgan bezzobainu, kā žurnālisti saka, labi, mēs varam 2., 3., 5. šķiras tēmas ņemt, vieglu žurnālistiku un neķerties pie sarežģītiem jautājumiem. Un kāda ir nākotne vai risinājumi, tas ir šīs dienas galvenais uzdevums – ieraudzīt, ka šī tēma ir ļoti nozīmīga starptautiski Eiropas Savienības līmenī. Tātad ir izveidota sagatavošanas stadijā Eiropas Savienības anti-slep, tā saucamā anti-slep direktīva, un tātad mēs varam arī parunāt, kādas ir iespējas Latvijā analizēt, jo arī meklējot informāciju par šo tēmu, es noskaidroju, tas jau gan bija pirms vairākiem mēnešiem, ka Latvijā nav tāda pētniecības interese vai nav nevienas institūcijas, kas analizētu un veidotu šo lietu monitoringu, atšķirot, protams, no citām lietām, kurās ir iesaistīti mediji.